par Sauleskalnu, un proti Sauleskalna atpūtas kompleksa īpašniece, keramiķa un garšīgas rupmaizes radītāja Ieva Meijera mums pastāstīs par to, kas deva iespēju pandēmijas laikā izdzīvot, kad visi šie te ikdienas ierastā kārtība tika slēgta. Sagaidām. Esmu atpūtas kompleksa Sauleskalnas saimniece. Saimnieks ir Jānis. Jānis šobrīd ir mājās un strādā, un es pārstāvu mūsu kopīgo kompleksu. Bet pirms es sāku stāstīt par mūsu Covid stāstu, es tomēr gribu iepazīstināt jūs ar to, ko mēs ikdienā darām, lai jums būtu labāks priekšstats, kā tad Covid mūs ir ietekmējis. Nu, lūk, mūsu darbošanos var sadalīt tādos 3 blokos. Pirmais ir telpu īre svinībām un viesu izmitināšana nakšņošanai. Mums ir 2 atpūtas mājas, viena lielā, mazā. Abās ir pirtis. Otrs bloks ir aktīvā atpūta, ko es nevaru pārslēgt tagad. Aktīvā atpūta. Par to atbildīgs vairāk ir mans vīrs. Mēs piedāvājam laivošanas pakalpojumus pa lielo juglu. Mums ir tādi netradicionālie sporta veidi kā kanapolo, starp citu vienīgajiem Latvijā, es citus tādus nezinu. Un futbolgolfs ir vēl tāds Siguldā. Un nākamais lielais bloks, tā ir izglītošanās Sauleskalnā, par ko atbildīga esmu es. Tās ir latviskās tradīcijas ejot saules taku. Caur spēli var apgūt latviskos svētkus, latviskās tradīcijas. Tā ir putnu taka, skaņais vēris, amatu māja ar dažādām radošajām darbnīcām, no kurām vispopulārākā ir maizes darbnīca un keramikas darbnīca. Tā tas viss skaisti bija līdz šī gada martam, kad visu slēdza. Vienas nedēļas laikā mums tika atteikti visi pasākumi, kāzas, ballītes, ekskursijas. Maz par to, ka tie pasākumi tika atteikti, mums arī bija jāatgriež tā rezervācijas naudiņa, kas bija iemaksāta. Un tas bija ļoti, ļoti sāpīgi. Bet tad, tajā pašā nedēļā, kāds tur augšā par mums apžēlojās un nedomāja, tā nebija valdība, tā bija kādi lielāki spēki, jo notika tā, kā parasti nemēdz notikt. Mums pieteicās 2 firmas, kuras gribēja izmetināt savus strādniekus, savus viestrādniekus no Ukrainas, un viena firma, kurai strādnieki bija no tālākām Latvijas vietām, viņiem vajadzēja vienkārši pārnakšņot, un viņi to drīkstēja darīt, jo tas bija darba komandējums, un mēs drīkstējām viņus pieņemt. Viss skaisti notika līdz maijam, kad maijā atkal drīkstēja ļaudis iet ielās un rīkot pasākumus. Mums atkal radās problēma, jo mūsu ukraiņi dzīvoja pie mums 7 dienas nedēļā, un mēs nevarējām līdz ar to uzņemt savus parastos ciemiņus. Tad mēs ar Jāni izdomājam, ka vajag kādu mājiņu, kur mēs tos strādniekus varētu izmitināt, lai mēs varam uzņemt uz sestdienu, svētdienu, uz pirti cilvēks atpūsties, bet mums nebija nekādu iekrājumu, nekādas naudiņas. Neskatoties to, mēs atradām reklāmā tādu namiņu, ko var iegādāties, aizbraucām, apskatījāmies, vēl vairāk iepatikās, vēl vairāk sapratām, ka mēs to nevaram atļauties. Braucām mājās, iebraucām pie draugiem, stāstam. Viņi saka, nu, zin kā, ceļojums mums šogad izpaliek, mēs to naudu, ko esam iekrājuši, jums iedosim, lai jūs pērkat to māju. Mēs bišķīt palauzāmies, kā kārtīgam latvietim pieklājās, un aizņēmāmies to naudiņu. Pēc pāris nedēļām mūsu ukraiņi jau varēja mitināties meža mājiņā, un tā mēs līdz augustam veiksmīgi izdzīvojām. Šobrīd šī māja ir pārtaisīta ģimenēm, var atpūsties 4 cilvēki, un mēs šo māju piedāvājam arī pašizolācijai. Otrs produkts ir kaneļkraukšķi, kas radās arī martā, kad es tiku aicināta rupmaizi tirgot cukurā.
Tad Elīna, tā laika cukuru saimniece, teica, vai tu nevari uztaisīt kaut ko tādu garšīgu, ne maize arī ļoti garšīgu, bet kaut ko tādu saldu, kādu našķi. Es radīju ļoti garšīgus rudzu raušus, bet kā viss veselīgais kaut kā neaiziet pie cilvēkiem, tad netīšām pēc tam radās kanēļkraukšķi. Un tas ir tāds produkts, ko mēs tagad izmantojam dāvanām un prezentiem saviem viesiem. Un pagaidām nekur citur, kā Saulskalnā, to iegādāties nevar. Kā mums iet šobrīd? Šobrīd ir tāda deja vu sajūta, jo pie mums atkal dzīvo vienā mājā strādnieki. Un savukārt es tā jūtu, ka mēs šīs nedēļas laikā mēs to uzzināsim, bet man ir tāda nojausma, ka mēs nevarēsim arī pat ģimenes drīz uzņemt, un mēs sākam domāt, ko darīt tālāk. Mums ir plāns B un C, bet par to mēs šodien skaļi nerunāsim. Un noslēgumā es gribu novēlēt jums tomēr sapņot, domāt, uzdrīkstēties un darīt, jo kamēr cilvēks kustina rokas un kājas, tikmēr tas deguns no ūdens būs ārā. Paldies! Nu, ko? Paldies tajā noslēgumā par to degunu ūdenī. Es atminos vienu stāstu, ka tur, ja jūs esat mēslots līdz ausīm, tad pēdējais, ko vajag darīt, nokārt degunu, vai ne? Tā ir tiešām tā realitāte. Nu, ko?